Tad esmu Dace Bērtula, un es jums pastāstīšu nelielu stāstu, kā man gāja Salaspils pirmajā vidusskolā, tieši kā bioloģijas skolotājai. Es aizvien atceros otrdienu. 8 stundas. Ir gara darba diena, bet starpbrīdī pie manis pienāk skolēns Fēliks ar savu sarkano burtnīcu. Šī burtnīca viņam ir īpaša, jo tajā viņš pieraksta sev interesējošos jautājumus, uz kuriem mēģina rast atbildes. Un tā viņš devās pie manis un pajautāja: skolotāji, vai spogulim ir krāsa? Es galīgi apjuku. Es nezināju, ko atbildēt. Es katru dienu ieskatos spogulī, bet nekad nebiju aizdomājusies, viņam ir krāsa? Diemžēl es tad nevarēju viņam atbildēt, bet tas ir mans stāsts šodien. Es zinu beidzot to atbildi, un to es varu pastāstīt tādā garo ceļojumā no 2 lieliem soļiem. Viens no soļiem man bija vispār saprast, kas tad īsti ir spogulis. Es to centos cauri savām pārmaiņu iniciatīvām. Tādas man, diemžēl, bija vairākas. Tātad, to pastāstīšu, kāpēc, diemžēl. Es sāku ar to, klasvadības sistēmu ieviesīšu visām 7. klasēm, būs super, neizdevās. Starppriekšmetu saiknes starp ķīmiju, geogrāfiju, bioloģiju, wow, dabas zinātnes, jā, neizdevās. Labi, saliedēšu kaut kā labāk dabas zinātņu skolotājs metodiskās komisijās, lai būtu efektīvāks sēdes, jā, neizdevās. Un tad aprīlī 2. gadā es galīgi sašļuku. Ko es šodien darīšu šeit, uz skatuves? Man nav ko teikt, man nav ietekmi. Bet visu mainīja viena brīnišķīga saruna ar saviem kolēģiem. Un izrādās, ka kaut kādas manas darbības rezultējas ietekmē. Izrādās tas, ka es ierodos krietni agrāk pirms stundām. Man likās, vienkārši, lai es pati tur savācu materiālus, rādīja vietu un laiku satikt savus kolēģus, jo pēc stundām mēs skrienam kur un kurais. Un tas, ka mēs satikāmies nedaudz agrāk, radīja tādu vietu, kur mēs emocionāli norunājam nost. Protams, tas misijai tāds žargons ieviesies, bet norunāt nost nozīmē to, ka tiešām tas, kas ir uz sirds, to tu norunā, atbalsti viens otru, un tad tu kļūsti mierīgāks. Vai kaut kādi vakardienas kreņķi, vai uztraukums par tūlīt to esošo klasi un tā tālāk. Kas bija svarīgi, beigās mēs šie kolēģi visi, aizjot jau tālāk uz stundām, varējām vadīt viņas daudz reizi mierīgāk. Un bija daudz labāka atmosfēra. Izrādās, kas man likās, mazs solis, izveidoja materiālu krātuvi, kur apkopoja savus elektroniskos materiālus. Izrādās, ka tad kolēģiem radās jaunas idejas, gan metodēm, gan godām klases stundām. Es tur liku darba labs prezentācijas, jebko. Un, kas ir svarīgākais, radījās sajūta, ka mēs varam palīdzēt šādi arī viens otram. Mēs arī satikāmies un veidojam stundu plānus, ka katram zuda idejas nākamajai dienai. Un tā visu apdomājot 2. gadā, ir 2 veidi ietekmi šai materiāla krātuvītei. Viena ir tiešā un viena netiešā. Tātad tiešā, ko tas nozīmē? Tie skolotāji, kas izmanto šo krātuvi, viņiem uzlabojās stundas viņu vārdiem, ka viņi redzēja tam jēgu, kā viņi to redzēja, jo skolāniem radās motivācija darīt. Ka viņam tās garlaicīgās stundas varbūt bišķiņi atsvaidzinājās, es jau neteikšu, ka visas, bet tāda krātuvs dēļ. Un līdz ko skolotājs redz darba augļus, arī viņam ir motivācija. Vai nostiprināt esošo, vai rast kaut ko jaunu. Kas man likās interesanti, ka arī netieši šī krātuva ietekmē kādu skolotājs, kuri nezināja par šiem materiāliem, vai arī neapskatījās. Skolēni pieprasīja kvalitatīvākas stundas. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka man ir labas stundas, visas ideāls. Nē, viņi arī no manis pieprasīja. Tajās dienās, kad es biju nogurusi vai arī mazāk sagatavojusies, viņi pieprasīja. Un es sapratu, tas ir labi. Viņi zina, kas ir kvalitatīva izglītība. Un pašu kolēģu vārdiem ir radīta pēctecīga ietekme, jo īstenībā šādas mazas darbības var turpināt arī bez manis mierīgā garā. Tā es sapratu atbild uz jautājumu, kas ir spogulis. Izrādās, ka tā ir jebkura virsma, kas labi atstaro gaismu. Un manā skolā tie bija mani kolēģi. Un ar drošu sirdi var teikt, Salaspils ir gaiša vieta. Bet, ja mēs padomājam paši par sevi, ko tur par Salaspils kolēģiem, mēs katrs esam spogulīši.
un skola nebija izņēmums, kurš tāds ieraudzīja sev pretī. Šos spoguļus varētu iedalīt 2 veidos. Viens no tiem ir taisnie spoguļi. Nu, mums jau ikdienā parasti sastaptie, taisni, tā teikt, tu spēji prognozēt, kā tas attēls izskatīsies. Un tāds piemērs man būtu 11. klase. Nu, jūs redzat internetu no bildi. Kāpēc tam man nav no klases bildi? Jo man likās tajā brīdī garlaicīgi fotografēt kaut ko tādu. Tur viss notiek. Nu, es iedodu darbu, izdara, iet prom. Nu, un tagad, atskatoties, es pamaz novērtēju, jo īstenībā tas jau bija skolotājs sapnis. Tātad, tā vieglā valodā runāt, viegla klase. Bet pretstats tam ir, īstenībā, ko es ieraudzīju skolās, ir izlocītie spoguļi. Viņa forma katra ir dažāda, tu nespēji prognozēt iegūtu attēlu, un, kas ir varbūt pat trakākais, ka tas attēls neatbilst realitātei. Tādas man bija 7. klases. Arī šeit man nav bildes no klasēm, jo tur notika pārāk daudz. Es aizvien atceros pētnieciskos darbus, kur bioloģijā jālieto skalpeļi. Tur bija ļoti bīstams lietas. Tur bija problēmas nevis ar 1 vai 2 vai 3 skolēniem, bet veseliem 7. Un kā novaldīt, atceroties to, man tas bija diezgan traki. Un kas vēl trakāk, ka tur bija gan emocionāli, gan fiziska vardarbība vienam pret otru un arī pret mani. Kā lai izdzīvo tādā vidē un atmosfērā? Kā lai vispār kaut ko tur maina? Es tās saucu par melnajām trešdienām, jo stundas notika pārsvarā trešdienās, protams, nu, tieši 7. Un es, diemžēl, gāju raudādam no skolas. 2. gadā gāju raudādam. Nu, kur tas vispār? Es izmēģināju visas metodas. Ko man darīt? Es biju vienkārši izmisusi. Un jūs redzat 2 spoguļus vienam otru pretī. Tik dažādas situācijas, īstenībā rezultāts bija līdzīgs. Spoguļi nebija apmierināti īstenībā ar to, kas notiek stundās. Un es arī nebiju apmierināta. Man īsti nepatika attēls iegūtais. Tad, es devos pie viņiem un gribēju runāt aci pret aci individuāli ar katru. Jo aptaujās un anketās un kādas refleksijas lapiņās atvērtajos jautājumus un tā tālāk 2 gadu laikā nekas tāds īsti neparādījās, ko man vajadzētu labot. Un es radīju vietu un laiku, lai aprunātos. Un es uzzināju, es ļoti daudz uzzināju, ko viņi neuzrakstīja nekad. No 11. pārsvarā kādas metodas esmu izmantojis, ka viņi grib būt ieklausīti, un no 7. vairāk par klasvadību vai vispār tādas dziļākas lietas uzzināju, kuras nevar uzzināt no audzinātājiem vai no vecākiem. Šeit jau mēs esam smaidīgi kopā ar 11. Kas tad tur notika? Es tiešām ieklausījos viņos un sapratu, īstenībā vidusskolē tas ir pats svarīgākais, ka viņus uztver varbūt pat pārākus kā skolotājs, jo īstenībā kas gan labāk zina, kā viņus mācīt, kā ja ne viņi paši. Un tur var gari ieslīt, ko es tieši darīju, bet tas rezultāts bija tāds, ka man pēc stundām aplaudēja, nāca vairāki skolēni, kurus nevar saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, un individuāli pateicās par stundām, jo viņi jūt, ka tas nebija man viegli un ir ieguldīts darbs. Šeit ir bildes no 7. klases, kuras vienkārši ar platu smaidu fotografē gāju ap klasi un nespēju noticēt, kas notiek. Mēs ar vairāk kolēģi mēģinājām iedibināt pozitīvo sistēmu, nevis vienkārši tikai, kur plus un mīnusiņi, bet tiešām, kur ir uzsvars uz pozitīvo, jo viņi ir tik bieži dzirdējuši negatīvo, ka viņi to arī atspogļo pretī. Bet ja mēs, tā teikt, sakam labus vārdus viņiem, kaut vai par to, ka ir atvērta klāde, ir labāk. Un tas arī rezultējās. Ir pētnieciskais darbs, un ja ir kāds piecēlēs, tad viņš iet mērtiecīgi paņemt priekšmetu, nevis lai kādam iekaustītu, pateikt rupju vārdu un vēl nolamātu mani. Un notiek darbs. Šeit esam jau semestra beigās, visi smaidīgi, un arī es. Es vairs nesaucās pa melnajām trešdienām. Un līdzīgi kā mans veiksmes stāstā, ka vissaldākā garša pēc rūgtajām konfektēm, līdzīgi es domāju arī tagad, kas platākais smaids ir tad, kad pievērās tas grūtās cīņas. Kamēr mēs tur tā salaspilī spoguļojāmies, tikmēr citā valstī 2 zinātnieki pierādīja spogulim krāsu. Bet pie nosacījuma, ja saliek spoguli pret spoguli. Kā attēlā redzams, veidojas tuneļa efekts un var saskatīt zaļu krāsu. Pēc šīm pārunām
īstenībā man vajadzēja uztvert sevi kā spoguli, nevis tikai viņus. Man vajadzēja spoguļot viņu vēlmes un viņiem spoguļot iegūtās zināšanas un metodas. Tā mēs spoguļojāmies un izveidojās fenomens, un visiem bija labi. Un man īpaši aizķērās viena skolēna ieraksts kādā no aptaujām, kuras lūkšu jūs pašiem izlasīt. Un man liels prieks īstenībā, ka ir tas teikuma daļa, lai arī cik grūti būtu. Es to neteicu, bet tas bija grūti. Un atceros arī vienu pedagogu, kurš teica, pārmaiņas nav izdevīgas. Tas ir grūti, tev jāmainās. Un es sapratu, es jau biju dzirdējis, sāc ar sevi, tad mainīs apkārtni un tā tālāk, bet tas nav tik viegli kā izdarīt. Un to es varēju saskatīt savus kļūdas sevī tikai caur citiem. Un šo 2 gadu laikā man ir viena atziņa kopumā par pārmaiņām un vispār par ietekmi kopumā. Bet pirms to atziņu pateikšu, es pastāstīšu, kas notika 2. gada 2. semestrī. Es beidzot satiku šo skolēnu Feliksu ar sarkano burtnīciņu. Jau viņš jau gatavs nākamajiem jautājumiem, bet pirms viņš saka, Feliks, es zinu atbildi uz tavu jautājumu, vai spoglim ir krāsa. Tā ir zaļa. Es jau domāju, viņš sajūsmas laiks, un viņš saka, skolotāji, es vienkārši tāpat pajautāju, jūs jau zināt, tā ir zaļa, es vienkārši gribēju salīdzināt atbildes. Un tad es sapratu, tas ir tik skaisti, ka skolēns nonāk ātrāk pie atziņas nekā skolotājs. Tāpēc es jums novēlu, ja meklē kādu, kurš mainīs tavu dzīvi, ieskaties spogulī un to atradīsi.